ka šodien mēs iesim iekšā fungicīdos un vēlāk sapratīsiet, kāpēc un kāpēc tieši Corteva sāk aizskart šādu lauciņu. Ja? Tātad vispār sāksim no apakšas, kas vispār ir rezistence. Un, ja mēs skatāmies uz rezistenci kā tādu, tad vienkāršiem vārdiem tas ir ģenētiski pārmantota organisma spēja izturēt kaut kādu konkrētu augaisardzības līdzekļu devu, kas iepriekš bija efektīga, lai konkrēto sugu vai patogēnu ierobežot, bet šodien vairs nav. Teiksim tā, iepriekš tas, kas strādāja, šodien vairāk nestrādā. Jāmeklē risinājums un kāds tad tas varētu būt un kāds varētu izskatīties. Fungicīdos ir nedaudz varbūt sarežģītāk, jo nereti vien ar neapbruņotu aci ir grūtāk redzēt, cik daudz mums tas patogēns, jā, vai tā sēne ir paņēmusi projām no tās lapas zaļās virsmas un kā tad beigās uz ražu vispār atstās ietekmi, bet to es varu pateikt diezgan droši arī strādājot gan ar izmēģinājumu datiem, gan arī maziem lauciņiem, gan arī lieliem ražošanas laukiem, arī jums pašiem tas ir vairāk kā skaidrs, ka fungicīdam ir ļoti liela nozīme un viņš tiešām uz ražu var atstāt ļoti, ļoti spēcīgu ietekmi un teiksim tā, viņš nav mazāk svarīgs kā arī herbicīds. Bet, ja mēs skatāmies, kā vispār mēs varētu iedalīt fungicīdus, arī tā, kad mēs skatāmies graudaugiem, mēs šodien vairāk par graudaugiem runāsim, nospecializēsimies. Īstenībā tiešām man galvā vienmēr domāju vairāk ziemas kvieši, bet ir pieskaras tipa iedarbības fungicīdi. Tas tāds, ka viņš fiziski viņu uzliec, viņš uz tās lapas ir, strādā uz to konkrēto sēņu, patogēnu, micēliju, vienalga, kas tur lai būtu izveidojies. Viņš strādā uz to, kam viņš trāpa virsū. Un viņš ir pakļauts visam. Viņš pakļauts saulē, pakļauts vējam, lietum, var sakot, tik ilgi, kamēr būs daudz maz veiksmīgs klimats, tik ilgi viņš tur būs, ja viņš nebūs ilgi. Viņu noskalos fiksi nost. Bet, kad mēs skatāmies uz graudaugiem un sevišķi uz ziemas kviešiem, pamatā, vispār uz graudaugiem kā tādiem, tur mēs strādājam ar sistēmiskiem fungicīdiem. Sistēmiskie fungicīdi, un tālāk jau viņi izdalās tur vairāk 3 grupās, kurš iekļūst iekšā tikai tajā augu tajā pirmajā, teiksim tā, kārtā, kurš pārvietojās augā uz leju, kurš pārvietojās uz augšu, kurš pārvietojās abos virzienos. Tur tālāk padalās pa produktu nosaukumiem. Varam skatīties vaļā, kuru tipu fungicīdu esam iegādājušies un kā viņš man pārvietosies. Bet, ja skatāmies uz graudaugiem, vienmēr domājam, ka mēs izmantojam sistēmas tipu fungicīdus. Un kāda varbūt vēsturiski kāds vispār ir veidojies. Ja? Un tā pirmā triozola grupa, proteokanazols varbūt mums ir zināmākais, arī tas pats tebukanazols, kurš savukārt vispār tika palaists pasaulē kā klepus zāles plaušu slimniekiem. Tā kā tā grupa ir šausmīgi veca un gana laiku jau esam barojuši vispār ar triazolu grupu, teiksim tā, graudaugus un viss kārtībā tā grupa ir vajadzīga, viņa nekur nepazudīs, bet viss ir sācies triazoliem. Tad bija saucamie multisite action fungicīdi, jeb daudzpusīgās iedarbības tipa produkti. Tie ir salīdzinoši tirgu mazāk, īstenībā pat ļoti maz, ja nemaldos, burtiski pāris produkti Latvijas tirgu reģistrēti, bet viņi strādā dažādos veidos tieši to sēni, bet neiesim iekšā tur dziļumā. Tad mēs ejam uz strobilurīniem, arī gana plaša grupa, un strobilurīni ir tā grupa, pie kuras arī vēl šodien nāk, ir ļoti jaunas darbīgās vielas ārā un gana modernas. Jā, mēs par strobilurīniem diezgan daudz dzirdam. Tajā brīdī, kad mēs pieminām karboksamīdus, SDHI grupa vienmēr karboksamīdu tirgu tika pieminēta kā ļoti liels jaunums. Un melots nav. Karboksamīdi tiešām līdz šim ir pēdējā grupa, kas ir vispār iepazīstināta graudaugos līdz šim, bet viņi arī īstenībā pastamies, viņi pirms 20 gadiem jau parādījās. Un, kad es saku grupa, vispār visas šīs grupas, ar ko viņas vispār atšķirās, viens ir tas viņas izlaišanas laiks, bet otrs, kā viņas tieši strādās to sēni. Un tad jūs redzat vēl pēdējā grupa, pikolinamīdi, ja? Un šeit parādās Cortevas vārds, un pikolinamīdi ir jaunākā šobrīd vispār grupa, kas ir izlaista un klasificēta atsevišķi kā pilnīgi ķīmiskā grupa ar savu iedarbības veidu uz tieši sēņu izraisītām slimībām un arī citām slimībām. Šāda veida grupa līdz šim nebija bijusi, un tas ir, teiksim tā, pilnīgs jaunums graudaugos, un, ja iepriekš karboksamīda pēdējā grupa pirms 20 gadiem iznāca, tad šī ir no 21. gada, kas tad vispār dominē šīs slimības. Septorioza vai dzeltenplankumainība, es teiktu, viņas maina to piedestālu vietu kā kurā sezonā, bet abas ir gan sastopāmas visu laiku, mums katru gadu laukos redzam, skatāmies kāds klimats, kurā gadā viena aiziet pa priekšu otrai. Līdzīgs stāsts ir arī miltrasu. Miltrasa arī vienmēr būs kuram kāda šķirne ieņēmīgāka, vai tur mitrāks pavasara sākums un augstākas temperatūras. Viņi mums arī būs, un, protams, rūsas. Rūsas arī būs tās slimības, par kurām nevajadzētu aizmirst, jo tajā brīdī, kad viņas ir un viņas vienmēr parādās visnegaidītāk kaut kā uz sezonas beigām, tad viņas diezgan ātri mums atņems to ilgi loloto potenciālu, ko mēs tur esam kabinājuši virsū. Bet šis stāsts, kur viņš vairāk sāk satīties vairāk tieši ar rezistenci kopā,
tad tā konkrētā slimība, kas ir uzrādījusi šobrīd visvairāk tos rezistentos cēlumus un visādi veidi mutācijas pret dažādām, jau pat vairākām darbīgo vielu grupām, tieši tā būs septerioze, jeb pelēkplankmainība. Ko darīt? Vai ir iespējams kaut ko darīt? Idejiski, pēc definīcijas, rezistents ir nenovēršams process, un mēs varam vienkārši to pieņemt. Bet vienīgais rezistents ir un būs, viņa veidosies, bet mēs varam vienkārši preventīvi un ar kaut kādu veidu proaktīvām darbībām mēģināt to novērst, un tad attiecīgi varbūt pastāstīšu kādā veidā, bet kombinējot visas tās darbīgo vielu grupas. Un, ja mēs skatāmies vēlreiz to līkni, kāds bija veidojies, morfolīna, azols, trobilurīna, karboksimīdi, un tad parādās pikolinamīdi. Un pikolinamīdi tā jaunā grupa, no kuras būs tas jaunais pārstāvs tirgu, arī Latvijas tirgu, tas salīdzinoši būs, nevis salīdzinoši, bet tas būs liels jaunums, ir parādījies pirmais fungicīds graudaugos, kas saucās Univox. Kāpēc tieši rezistents kontekstā par pikolinamīdu grupu kā tādu vispār ir vērts domāt un sapņot? Tātad atceramies atkal tā lielā tabula, ja? Un tad mēs paskatāmies augšā, ir 21. grupa, kur tiek izdalīts laukā tieši darbīgā viela fenpikoksamīds no darbīgo vielu grupas pikolinamīdu. Fenpikoksamīds būs tas, ko Latvijas graudaugi nav redzējuši. Ne tikai Latvijas graudaugi, bet viss sākās, tā no Anglijas, 20. gads aptuveni, kad tur pirmo reizi tika lietots. Un tāds lēnām nāk šurp Lietuva, Igaunija, Zviedrija arī reģistrācija un tā kā viss jau Ziemeļu valsts, piesaistīšu mums pie Ziemeļu valstīm mēs ejam iekšā ar fenpikoksamīdu. Un līdz šim vienīgā darbīgā viela no šīs grupas, kas ir bijusi vispār kaut tuvāk lauksaimniecībā, ir kartupeļos, bet tas ir arī viss. Un tā kā graudaugos tas ir kaut kas pilnībā jauns. Lūk, ja es teicu iepriekš fenpikoksamīds darbīgā viela, ko tak mēs šķirsim vaļā Valsts augaisardzības dienesta grāmatu uz pavasara sezonu vaļā un skatīsimies, ka tur uzrādās vārds fenpikoksamīds, tad viņš būs ieterts iekš fungicīdu nosaukumu Univox. Šis ir tas mūsu jaunais pretrezistents rīks, kā mēs virzīsim iekšā šo te produktu. Ar ko gan citu viņu sakombinēt kopā, ja ne mums visiem labi zināmā protiokanizolu. Protiokanizols ir gana labi sev pierādījis uz dzeltenplankmaini un arī citām slimībām. Tad vienkārši atcerieties, ejot mājās, iedarbības veids ir tas, ar ko viņš atšķirsies, jo tādā veidā, kā viņš strādās tieši uz to patogēnu sēni, tāds veids nav līdz šim nekad bijis. Ir bijis iepriekšējās grupas variācijas, ka tur mainās vienkārši darbīgo vielu nosaukumu, bet tas iedarbības veids nekad nav mainījies. Šī gadījumā tas būs kaut kas jauns. Un līdz šim viņš ir vienīgais pārstāvis. Ja mēs zinām, ka karboksimīdiem mēs diezgan plaši esam pārstāvēti, trobilurīna, triazola tieši tas pats, tad pikolinamīds, es domāju, diezgan ilgi vēl būs vienīgais savā grupā. Tur nav pamats, ka vispār kāds viņam kaut ko varētu pievienot. Bet atkal atgriežamies pie rezistences, gan pireklastrobīna, gan epokskanazolu, gan arī karboksimīdu uzrāda ļoti, ļoti strauji rezistences veidošanos. Un par ko jūs lielākās bailes, ka tieši, ja protiokanzols nāca no salīdzinoši vecas grupas, un mēs ļoti ilgi viņu esam lietojuši, tad tur tā rezistence izstrādājas ļoti, ļoti lēnām, un burtiski pēdējos gados tikai par to esam sākuši runāt. Kas ir pilnīgi cits stāsts par karboksimīdu grupu. Karboksimīdi ir tie, kas ir burtiski dažos gados izlikuši ar tādiem rādītājiem, ka tā rezistence veļās vienkārši burtiski iekšās grupas iekšā, un tā septerioze kā viena no slimībām ir tā, kas šausmīgs to ļoti labi, teiksim tā, adaptējās. Un Initrika aktīvi uz tiem pašiem izolātiem strādā lieliski. Šis tas pats stāsts par to karboksimīdu grupu, cik nenormāli ātri viņa tā sēne pie tās grupas pierada. Jauns produkts nāk iekšā ne tikai jaunu darbīgo vielu grupu, bet ar ko gan vēl citu, ja ne ļoti modernu formulāciju. AHDB ir tāda apvienība, kas diezgan daudz gudrus materiālus par lauksaimniecību taisa augšā. Gan neatkarīgi, un kādreiz braucot traktorā mašīnā, vienalga, kur decembrī izlaida AHDB konferenci, kur par rapšiem, graudaugiem, kukaiņiem, slimībām, herbicīdiem. Fantastiska konferenci, kur ir ļoti vērts paklausīties, un tur, piemēram, skaitļi. Un arī Univox runās pats par sevi. Tiešām ļoti pārliecinoši performē, un tas no manas puses viss. Paldies! Mans mērķis šodienas prezentācijā ir pastāstīt, kā ar optimizētu slāpekļu mēslojumu jūs varat iegūt vairāk ražības, stabilāku pašu ražošanu, ņemot vērā, kad ir dažādi apstākļi katru sezonu, un ņemot vērā jebkurus apstākļus, un salīdzinājumā ar pilnīgi jebkuru citu alternatīvu slāpekļu mēslošanas metodi. Manos slaidos būs agronomiskās patiesības, kas parādīs, ka ir diezgan būtiska sprauga un iespēja
vēl uzlabot ražošanu, un katrs no jums noteikti pazīst savus laukus, cik viņi mēdz būt raibi, tad tieši tie ir tie fokusi uz šīm te augsnes auglības mainībām, uz laikapstākļu mainībām, un tās ir tās iespējas, kur tad mēs arī šo slāpekli varam optimizēt. Augsnes resursu piedāvājums mēdz būt dažāds. Kāpēc? Tāpēc, ka augsnei pirmām kārtām pašai augsnei pēc mehāniskā sastāva ļoti dažādas iespējas akumulēt barības elementus, akumulēt organisko vielu, un uz tā fona gan minerāla formas slāpekli, gan arī vēl nepieejamās formās esošos slāpekļus sevī uzkrāt ļoti dažādos apjomos. Un par to es sīkāk pēc tam arī parādīšu, ko tieši pats resurss spēja uzkrāt. Un tālāk esošie rādītāji atkarībā no tā, ko mums ir sniedzis tās sezonas klimats, vai nu atbrīvo vairāk no šī resursa, vai atbrīvo mazāk no šī resursa. Un mitruma nodrošinājums, skābeklis augsnē un optimāla temperatūra ir tas, ko mēs vienmēr gaidītu visvairāk veģetācijas laikā, lai tie ir tajos optimālajās robežās, ne pa daudz, ne pa maz, lai bioloģiskie, mikroorganismu darbība augsnē realizētos kvalitatīvi un atbrīvotu lielo augsnes resursu un tādējādi parādītu, kad nodrošināt augiem labāku augšanas spēju. Organiskā viela ir viena no tām, kas ir vajadzīga nodrošināt tādā zināmā balansā arī ar slāpekli. Un tad daba spēlējās ar šiem apstākļiem, un šie apstākļi tad attiecīgi nodrošina dažādus slāpekļu apjomus. Atkarībā no visiem citiem faktoriem, kas mums ir limitējuši to iespējamo ražu, skaidrs, ka iznese graudu sēklai ar zaļo masu ir savs apjoms, piemēram, 10 tonnīgai ražai tie būs 260 kg, tad tas mūsu jautājums ir, lai viņš būtu bijis spējīgs saņemt šos 260 kg, cik tad man vajadzēja papildināt. Un šī ir tā optimizēšana, ka mēs mēģinam atrast šo papildināmo apjomu. Katra organiskās vielas procents satura tonu 50 kg slāpekli. Tas ir tas resurs, kas ir uzkrājies vēl nesadalījušos augos, minerālos un pat mikroorganismos. Un tieši tāpēc es gribu parādīt jums vienu tehnoloģisko sliedi, kurā mēs redzam 38 optimumus, pārvietojoties vienā sezonā pie vieniem tiem pašiem apstākļiem, bet vienkārši mainot lokāciju. Ik pa 15 metriem ir jauns mērījums. Kāds tad tajā vietā ir optimālais slāpekļu nodrošinājums? Tur arī realizētas ir 6 dažādas devas, ieskaitot nulles devu, kontroles devu, lai piereģistrētu šādas funkcijas. Un ja mēs šo visu saliekam smuki kopā, mēs ieraugam tādu sašvīkotu grafiku, kurā mēs redzam šo ražas reakcijas līkni. Ko varētu pirmais pamanīt šādā pētījumā? Vienu sakarību, ko gribu, lai jūs pieņemat un saskatāt arī sev ikdienas dzīvē. Ja jūs redzat lielāku ražas potenciālu jau pavasarī, kas nozīmē, ka jums ir augstāks ražas potenciāls nemēslojot slāpekli, tas nozīmē, ka jums arī mazāk papildus vajadzēs. Jo, ja pamanat šīs līknes, kas ir stabilāki ar augstākām ražām, viņas ir lēzenākas un tas optimums tiek sasniegts ātrāk. Savukārt, ja sezona ir zināmiem stresa apstākļiem, tad liederība slāpeklim gan no augsnes, gan papildu mēslotam samazinās, un tad tomēr tā mēslošana un kompensēšana un palīdzība ir vajadzīga lielāka, un viņa attaisnojās. Ja, tad tiem, kas sākotnējās ražas zemākas, var redzēt pēc līknēm, kad ir tālāk. Un es tieši tamdēļ pacelšu 2 galējības. Ir viena, principā tur ir 3 tādi posmi šajā tehnoloģiskajā sliedē, kurā optimālā deva principā ir tur nullei. Ko tas nozīmē? Absolūti nav izdevīgi nevienu mēslošanas reizi, neviens kilograms papildu slāpekli klāt. Es nesaku, neņemat šo piemēru, jums tas var būt 2% uz lauka vai 1 vai 0, bet es gribu to parādīt tieši tamdēļ, lai parādītu arī otru galējību, un jūs pieņemat, ka jums apmēram ir kaut kas pa vidu. Ja? Un šeit ir otra galējība, kur 207 kg ir bijusi vajadzīga kopējā norma, kas ir sadalīta pa 3 mēslošanas reizēm, un tad tas ir bijis izdevīgi apstāties ar slāpekļu devu. Tātad vienā tehnoloģiskā sliedā ir šāda variācija tikai balstoties uz augsnes auglības atšķirībām. Bet nākamais, kas vēl regulē optimumu uz augšu, uz leju, ir laikapstākļi. Tas optimums ir vispār nesaprotams. Kur tad viņš ir? Kā es varu balstīties uz ko? Kā lai es dabūnu savā saimniecībā un priekšlaicīgi zinu,
Visi šie ir pareizās devas, sasniedzot optimālo ražu, ko jūs kreisā pusē redzat. Jā, tie ir pētījumu lauki, tāpēc nebrīnamies par tonām, bet šādas ir ražas, un apakšā redzam, kāda ir optimālā norma bijusi. Tātad, ja mēs plānojam optimālo devu pēc vienmēr iekultās ražas, tad mēs trāpam vienreiz 30 gados pareizi. Pārējās reizes mēs esam kaut kur pašauši garām pēc statistikas. Mēs to nevaram zināt. Tamdēļ jāmeklē cita informācija. Raža ir noteikti ne pirmā, ne otrā, ne trešais rādītājs, uz ko vajadzētu balstīties, tā, ka mēs plānojam slāpekli, ja mums ir citi varianti. Starp citu, ja nav alternatīvas, mums nav nekā cita, kā tikai raža, uz ko balstīties. Bet es gribu parādīt, ka ir alternatīvas. Un kas ir alternatīva? Mums vajag zināt, cik ir slāpekļa saturs augos. Tas ir rādītājs, kas perfekti sakrīt ar to, cik ir papildus jāpamēsmo šis te optimālais slāpekļa devas kopā veidojot pareizu kopējo gada normu. Konstanti strādājot, mēs kādā lauka apgabalā neesam trāpījuši ar savu iepriekš izspriesto konstanto devu un esam pārmēslojuši, un optimums ir bijis iepriekš, tad mums ir zināmi zaudējumi. Tikpat labi citā lauku nogabalā ir absolūti pretēji. Tamdēļ, strādājot ar tehnoloģijām, nav jābaidās arī nomēslot 220-230 kg gada griezumā kādos lauka apgabalos, ja reiz to vajag. Bet tai pašā laikā nav ko baidīties, ka mēs nomēslojam kādā lauka apgabalā 80 kg kopā. Visām 4 mēslošanas reizēm. Nevis tā. Tā tas mēdz tik lielas atšķirības uz lauku notiek. Tas, ko izdara tātad šī sistēma, palīdz šo te optimumu pakāpeniski ar katru mēslošanas reizi jūs novirz uz šīm te virzieniem. Pirmai mēslošanas reizē rudenī bija, mēs realizējam tā, ka rudenī tiek augi noskanēti, jo pavasarī neko īsti noskanēt nevar ne ar kādu tehnoloģiju. Parastā pavasarī, nezinu, kāds būs šis, bet parasti nevar noskanēt. Un tad mēs attiecīgi kontrolējam šo te biezību. 2., 3. mēslošanas reize atkarībā no šķirnes īpatnībām nokompensē papildus nepieciešamo slāpekli, barot tos, kas ir badā, vai ne, un baro arī tos, kas varbūt ir palikuši mazāk badā. Viņiem ir sava porcija, tā, kas viņiem nepieciešama. Savukārt, ja ir kaut kāda pārāk auglīgas apgabals bijusi organiskā viela, skaidrs, ka tur arī var gadīties, ka nulle tiek izsviestas ar kaisītāju. Skaidrs, ka nekaisam arī tukšus apgabalus. Sistēma pati to redz, šī vietā nav ražas potenciāls, taisam šīberus ciet. Un proteīna mēslošana savukārt rūpējas par to, lai tajos apgabalos, kur proteīns parasti ir zemāks, tas ir vietas, kur vislabākā raža, tur proteīns parasti ir zemāks, tad tur uz proteīna mēslošanu jānodrošina visaugstākā deva, lai mēs izlīdzinātu proteīna rādītāju un tos bedres paceltu augšā. Tieši tāpat tas notiek ar rapsi. Rapsis ir apetelīgāks, salīdzinājumā ar kviesi. Protams, aprīlī viņš apēd 3 reizes vairāk slāpekli kā kviesis aprīlī apēd, un attiecīgi mēs kompensējam arī katrai mēslošanas reizei ir savs risinājums. Rudenī atkal veicam skanēšanu, pavasarī viņu kontrolējam un sakārtojam, iedodam pirmo stimulu, un 2. mēslošanas reize pirms ziedēšanām, tur jau sensors uzreiz sakoriģē attiecīgo vajadzību. Gala rezultātā, ko saimnieks iegūst? Ja tiek izmantots šādas sistēmas jau mēslošanā, tad īstenībā pavarās lapas puse izmantot tieši to pašu sistēmu arī auga aizsardzībā, un tas ir lietojot regulatorus un fungicīdus. Un kopumā šāds risinājums, ja ir uz vienas tehnikas vienības, kas gan ar smidzinātāju, gan ar kaisītāju brauc, tas principā saimniecībām realizējās ap 10,4% ražas pieaugumu, nepilni 4% slāpekļa ietaupījums, ap 12% auga aizsardzības līdzekļu ietaupījums, un varat pareiķināt pie savām platībām, ko tas patiesībā nozīmē. Es teiktu, ka tas ir ļoti būtiski. Bieži vien tas palielina peļņu pa 30%. Paldies! Aicinām uz sadarbību un tā tik uz priekšu. Sveiki visiem! Šķiet, ka es jau daļu lekcijas norunāju, bet es turpināšu to daļu,
ko sāka Gatis, un lai vēl vairāk sajauktu jums galvu, stāstīšu, kā nesabojāt slāpekļa izmantošanās efektivitāti un pieminēšu vienu jaunu zvaigzni, slāpekli saturošu produktu tirgu, bet līdz tam mēs nonāksim. Bet principā mans temats, tas, ko es vēlos jums izstāstīt, ir atsaucās uz 5. punktu Gata secinājumos, kā mēs varam uzlabot slāpekļa izmantošanās efektivitāti. Lai katrs slāpekļa kilograms strādātu. Kāpēc tas ir svarīgi? Jo jūs tērējat savus resursus. Mēslojuma resurss ir viens no, teiksim, tādiem dārgākajiem resursiem, ko jūs iegādājaties un arī lietojat. Tad kāpēc viņu būtu jāizlieto neapdomīgi, ja mēs to varam darīt apdomīgi? Un līdz ar to šķietami varētu domāt, ka šis vides aspekts ir svarīgs slāpekļa izmantošanās efektivitātei, bet tomēr, manuprāt, šī efektivitāte pirmkārt mums ir jāvirza ražai, un arī ražas kvalitātei, un tad mēs arī sasniegsim šos vides mērķus, jo šis slāpeklis vienkārši strādās ražai, viņš nestrādās augsnē, viņš nestrādās gaisam, viņš strādās tam mērķim, ko jūs vēlaties sasniegt. Un šeit uzreiz varbūt tādā pavisam taisnā tekstā, kā mēs varam sabojāt, vai es pat teiktu tā stiprāk sačakarēt slāpekļa izmantošanās efektivitāti. Gatis jau minēja visus šos lēmumu pieņemšanas rīkus, un, ja mēs atbildam uz jautājumu, kad, tad noteikti, ja jūs gribat to sabojāt, tad brauciet uz lauka, skatoties kalendārā. 15. marts, forši saulīte spīd, dodamies uz lauku ar pirmo slāpekļu papildmēslojumu. Kāpēc? Īsti nezinām, tāpēc, ka ir datums, bet noteikti skatāmies uz apstākļiem, jo augi sāk baroties tad, kad ir atbilstoši apstākļi, nevis tad, kad ir kalendāra datums. Cik arī Gatis nemēģināja, bet arī klāstīt šo jautājumu. Konstantas devas, es domāju, sen vairs nestrādā. 200, 300, 400 kilogrami tīrvielas, bet fiziskā svara. Kāpēc? Kas tad ir slāpekļa izmantošanās efektivitāte? Ir daudz dažādas formulas, kā mēs to varam rēķināt ļoti precīzi. Bet, principā, ir, panākta, ja tā var teikt, vienošanās, ka Eiropa to rēķinot visas absolūtās saimniecības slāpekļa ieneses. Ko jūs visvieglāk varat izrēķināt? Tie ir kilogrami slāpekļa, ko jūs nopērkat. Pilnīgi skaidri zināt, cik tonnas, vai cik 100 tonu, vai pat 1000 tonu slāpekļa mēslojumu jūs nopērkat pavasarī. Vai tikpat labi arī kūtsmēsli, vai digestāts, vai tas slāpekļa mēslojums, ko jūs ievedat saimniecībā. Un savukārt iznese. Viss tas, kas ar ražu tiek slāpekļa iznese, tas, kas tiek novākts no lauka. Jo, ticiet vai neticiet, bet pilnīgi precīzi mēs varam izrēķināt, cik katra viena graudu tona satur slāpekli. Visprecīzākā iespēja to, protams, ir darīt laboratoriski. Mēs to daram laboratoriski, bet ir arī formulas, kur mēs pēc proteīna un graudu ražas no hektāra varam izrēķināt šo slāpekļa ražu, to, kas tiek novākts no lauka. Un sakombinējot šos divus parametrus iznesi, izdalot ar ienesi, mēs dabūsim šo slāpekļa izmantošanās efektivitāti. Šī ir vienkāršākā metode, ko mēs izmantojam, šī ienese pret iznesi, bet Gatis minēja arī augsnes slāpekli. Vēl precīzāk to mēs varam rēķināt tad, ja mēs ņemam palīgā arī šo slāpekli, ko piegādā augsne. Šeit katrs viens no šiem stabiņiem būtu diskusijas vērts, jo katrs gads no gada atšķirās, arī augsnes piegādātais slāpeklis atšķirās, bet gribu, lai pievērsiet uzmanību tieši stabiņam labajā pusē, kas ļoti labi parāda, ka sērs un arī fosfors ir būtiski, lai palīdzētu slāpekļa izmantošanās efektivitātes nodrošināšanā. Ja augsnes fosfors status stāvoklis ir zems, tad slāpekļa izmantošanās efektivitāte samazinās par 20, 30, par 40%. Ja mēs papildus nenodrošinām arī sēru, tad arī, arī redzam polārs, kas ir amonija nitrāts vai sulfāns. Jūs redzat, šeit ir praktiski 20% atšķirība, tur ir kaut kādi 11%. Augi patērē un uzņem slāpekli tikai nitrātu
formā. Un līdz ar to, jebkura cita forma, kurā jūs pērkat mēslošanas līdzekli, tā ir jāiziet šis transformācijas ceļš. Paskatīties maisam otrā pusē, lai jūs saprastu, kādu tad slāpekļa formu, kādas formas jūs nopērkat. N-deva kā tāda neparedz zudumus, jo mēs varam iet ar lielām devām lielai ražai, un šī slāpekļa izmantošanās efektivitāte būs laba. Mēs varam iet ar mazām devām mazai ražai, un arī šī slāpekļa izmantošanās efektivitāte būs laba. Optimizējam N-devu, lai, teiksim, mazāk šī pieejamība būtu mikroorganismiem. Principam mēslo augu, nevis augsni, ir jādarbojas. Un, ja mēs visu šo ievērosim, tad arī samazināsim šīs N2O emisijas, kas ir uz lauka. Un tagad vēl izstāstīšu par jauno šo Polar Fast N mēslošanas līdzekli, kas ir kalcijā nitrāts. Tīri tehniski, kas tad ir Polar Fast N? Kopējais slāpeklis ir 15,5%, bet kā jau runāju par šīm slāpekļa formām, tad 93% ir tīra nitrātu forma. Tas nozīmē visātrākā forma slāpekļa, uzreiz augam uzņemama un patērējama. Un kas vēl ir ļoti būtiski, kopējais kalcijs 26%, absolūti ūdenī šķīstošs un tātad ražots Norvēģijā, iepakots 600 kg maisos. Viss ir balansā, tas kā jebkur dzīvē, jo galējības nekad nedara, mums jābūt balansā. Un līdz ar to atbilstoši apstākļiem jūs zināt, kādas formas strādā slāpekļi, kad strādā, kad nestrādā, un līdz ar to mēs aicinām būt arī mūsdienīgiem, izmantot digitālos rīkus un noteikt to, cik daudz slāpeklis ir vajadzīgs gan pirmajai papildu mēslošanai, pēc tam izmantot testeri, atvārmu vai N-sensoru, un trešajā papildu mēslošanā pamēģināt izmantot šo Polar Fast N un izmantot atvārmā kvalitātes mēslojuma stratēģiju, kad vairāk slāpekļa augi dabūs vietās ar augstu biomasu. Pēdējie gadi mums ir bijis izaicinājums, bet arī tikpat izaicinoši vienmēr ir jautājumi, kad tad es sasniegšu to maksimālo ražas potenciālu. Vai patiešām biostimulants ir brīnuma līdzeklis mūsdienās? Ko nozīmē vairāk ražot? Tas nozīmē intensīvāku ražošanu, pārdomātāku šo te audzēšanas stratēģiju, kas, protams, mums šeit ir resursu izmantošana, gan piemēram, minerālu mēslu pieejamība, cena, kādi tad ir šie te resursi. Un, kā mēs zinām, piemēram, fosfors ir viens no limitējošiem faktoriem mūsu augsnēs, bet tas ir arī limitējošs pasaulē. Mēs ietekmējam arī augsnes augulību, gribot vai negribot, un katrs tā mūsu rīcība atstāja sekas. Ja mēs tā apskatāmies uz tādu ražas potenciālu, vai mēs viņu sasniedzam, vai mēs vispār viņu varam sasniegt, tad ir pētījums, kurā ir uzrādītas šīs te maksimālās ražas. Vidēji kviešos tā ražība vidēji pasaulē ir ļoti zema, krietni zem 4 tonnām no hektāra. Kāpēc es nevaru sasniegt to ražas potenciālu? Kurš tad ir tas slieksnis mūsu limitējošais? Viens ir biotiskie faktori, bet mēs vislielāko šo te zudumu, jeb šo nespēju iegūt šo maksimālo ražas potenciālu zaudējumu tieši abiotisko faktoru ietekmē. Krasas temperatūras svārstības, nokrišņu nepietiekamība, arī barības elementu trūkums augsnē. Un tas ir tas stāsts, ko darīt. Kas tad vispār ir abiotiskais stress? Tāds stāvoklis augā, ka to ietekmē ārējās vidas apstākļi, tad, kā jau manas minētās temperatūras svārstības, nokrišņu trūkums, bet tā dabīgi, lai saprastu augā, veicot augas attīstību, tas elpo, notiek fotosintēze, un šajā procesā augā izdalās brīvie radikāļi, jeb reaktīvās skābekļa molekulas, kas ir kā varbūt signāli nesējis šobrīd augā tā kā normālos, optimālos apstākļos, bet ja tas daudzums palielināsies, tad augs tiek pakļauts šim antibiotiskiem stresam. Bet normāli, optimālos apstākļos augs iedarbina savu antioksidatīvo sistēmu un attiecīgi šīs te molekulas spēj arī apturēt šo te darbību. Bet ja mēs skatāmies uz to, kad
ir šie kaut kādi kritiskie laikapstākļi, kaut kas, kas ietekmē šo te auga augšanu. Un šajā situācijā šīs reaktīvās skābekļa molekulas palielinās, to daudzums palielinās, un augs vairs nespēja tikt galā ar šo te situāciju. Un tad šī ir tā vieta, kur mēs varētu palīdzēt augam ar biostimulantiem, jo tajā situācijā, kad augs ir šajā abiotiskā stresa apstākļos, viņam vairs neinteresē pat slāpeklis. Viņam nav prioritāte uzņemt barības vielas, bet viņam ir prioritāte saglabāt šos vielmaiņas procesus, fotosintēzi un tās efektivitāti. Ja mēs runājam par biostimulantiem, to klāsts ir ārkārtīgi plašs. Kā mēs varam atšķirt šos biostimulantus? Tad biostimulantus lielākoties grupē pēc to sastāvdaļām, tad tāds ir iedalījums. Un svarīgi ir saprast, kādas ir šīs ekstrakcijas metodes, jeb tā ir viena ļoti nozīmīga daļa, kā var pateikt, vai šis biostimulants patiešām funkcionēs augā vai nē. Un nākamais ir, kā mēs pārvēršam šīs sastāvdaļas produktā, jeb kāda ir produkta formulācija, un lai arī tā ir efektīva lietošanā. Mēs kā Jara arī esam skatījušies šiem apstākļiem pēdējos gadus, un mūsuprāt šīs 3 grupas būtu būtiskas Latvijas apstākļiem, kas varētu palīdzēt augam šajos stresa apstākļos. Ziemas kviešu kontekstā pirmais tātad auga aizsardzības līdzekļu lietojums rudenī, ko bieži mēs redzam, ir šis lapu krāsojums, piemēram, ziemas kviešos, ziemas miežos, ko ir izraisījis herbicīda lietojums. Herbicīdi ir vajadzīgi, auga aizsardzības līdzekļi ir vajadzīgi, bet šajā situācijā ir jāsaprot, ka augam papildus šī ir stresa situācija. Pavasarī, atjaunojoties veģetācijai, lielākoties problemātiskas ir situācijas, kad ir vēlas pavasara salnas. Šīs situācijas, kad nav nokrišņu, augam rada papildus šo diskomfortu, un tas ir tas, kas mūs ir ietekmējis pēdējos gadus visvairāk. Tāpēc mēs skatāmies, kā mēs varam palīdzēt šajā situācijā. Esam izvēlējušies produktus no visa plašā produktu klāsta, jo Jara ir ļoti daudz biostimulantu, bet tā mērķtiecīgi skatoties, ne visi mūsu apstākļos var strādāt. Viens no produktiem ir Jara Vita Optinoe, humīnvielu saturošs produkts. Protams, to var lietot arī uz augsnes smidzināšanai, jo, kā mēs zinām, humīnvielas ļoti labi palīdz rizosfēras efektivitāti palielināt, tad mikroorganismu darbību, nodrošināt augsnes struktūru, uzlabot visu šo aktivitāti, bet humīnvielas arī ļoti labi palīdz šajos stresa apstākļos. Otrs produkts ir Jara Vita Optivī, un šis produkts vairāk vai mazāk uzlabo slāpekļa efektivitāti. Un tad arī mēs šo produktu iesakām lietot līdz attīstītai karvoglapai, barības elementu uzņemšanās palielināšanai. Arī tas ir nozīmīgs gan rudenī, gan veģetācijas periodam atjaunojoties. Rapsis, bez rapša arī nekur. Te arī ir stāsts lielākoties par herbicīdu vai auguma ierobežotāju lietošanu rudenī, īpaši šis rudens. Šeit jūs arī attēlā varat redzēt šos lapu bojājumus, kad bākas tvertnes maisījumā ir bijis vairāk nekā iespējams ir vajadzīgs. Tas ir tas viens, ko mēs ietekmējam, un otrs ir arī šie laikapstākļi. Šeit ir ārkārtīgi svarīgi saprast, ka vajadzīgi šie ziedputekšņi, kuri spēj radīt tālāk sēklu, un te bez fosfora un bora nekur, tāpēc mēslošanu neviens nav atcēlis. Un šeit mums būs Jara Vita Flostrel produkts, vairāk vai mazāk arī lietojams pākšaugos, un tieši vairāk, lai saglabātu šo iespēju stresa apstākļos veidot šīs sēklas rapsī. Vēl joprojām barības elementu nodrošinājums lielā daļā situācija ir nepietiekošs. Mēs
bieži vien aizmirstam pievērst uzmanību mikroelementiem. Un šeit mums ir 3 lieliski produkti - Jaravita cerējs, mankozin un gramitrel, kas ir suspensijas koncentrāts un ļoti labi piemērots smidzinājumiem kopā ar auguma regulātoriem, jo slāpeklis ir tik, cik lai uzturētu formulāciju, un, kā mēs zinām, mēs negribam degradēt auguma ierobežotāju šo te darbību, tāpēc nevajadzētu šajā situācijā pievienot slāpekļa saturošus produktus. Un Jaravita gramitrel no šī gada šis te produkts ir Jaravita gramitrel plus, klāt vēl bors. Kā jau es iepriekš arī rādīju, bors ir svarīgs ziedēšanai, ziedputekšņu fertilitātei. Ja mēs gribam, lai augs ir patiešām labi attīstīts un sniedz mums to maksimālo ražas potenciālu, kāds tad ir iespējams mūsu augsnēs, mēs nevaram aizmirst par pamatmēslojums, papildmēslojums, arī ārpussakņu mēslojums. Un biostimulants nav brīnumlīdzeklis. Ar vienu biostimulantu mēs nevaram izaudzēt 16 tonnas, piemēram, ziemas kviešus, bet tas ir būtisks resurss, kas mums var palīdzēt saprast, tātad ne saprast, bet rīkoties kaut kādās situācijās, kas ir kritiskas augam, noteikt to vietu un laiku. Tā kombinācija un izvēlētais risinājums, ko jūs izvēlēsieties saimniecībā, ir tas būtiskākais. Ar to arī sāksim un ar to arī noslēgsim. Paldies! Labdien! Kā jau Ivars minēja, mēs sevi kompānija Corteva uzskatām par jaudīgu spēlētāju herbicīdu tirgū. Šī ir tēma, un droši vien ļoti daudz, ko es šodien stāstīšu, jums visiem ir zināms. Bet reizēm ir vērts atgādināt un pārdomāt, kas būtiski ietekmē ne tikai herbicīdus, bet arī auga aizsardzības līdzekļu lietošanu. Mēs visi gribam redzēt šādus laukus. Drīz pēc sējas, jau atsākoties pavasarim un jau sagaidot ražas potenciālu. Skaisti, tīri lauki. Bet, diemžēl, reizēm mēs redzam arī šādus laukus. Nav jau tā, ka šie lauki nebūtu smidzināti. Viņi ir smidzināti, bet kāpēc ir šāds rezultāts? Un te es mazliet gribu atgādināt vienu ļoti būtisku informāciju, kas ir praktiski visās herbicīda etiķetēs. Smidzinājumu ar herbicīdu mēs veicam, kad nezāles ir mazas, aktīvi augošas un nav pakļautas stresam. Ja man iepriekšējie kolēģi runāja par stresu augiem, godīgi sakot, tāpat kā augi uz lauka streso arī nezāles. Tad, kad es gatavojos šai tēmai, es savā prātā saliku faktorus tādās 3 lielās grupās. Agronomiskās zināšanas, darba šķīduma sagatavošana un smidzinātāja un vides apstākļi. Un tātad agronomiskās zināšanas mēs zinām, darba šķīdumu sagatavošanu un kā pareizi lietot, to mēs varam. Vides apstākļus mēs ņemam vērā, jo viņus ietekmēt mēs gluži nevaram. Pirmām kārtām ir nezāļu atpazīšana uz lauka svarīga. Un bieži vien, kā jau es iepriekš minēju, būtiski ir ierobežota mazas nezāles, kuras nevienmēr var atpazīt. Visvieglāk nezāles ir atpazītas ziedēšanas fāzē, bet tad jau ir daudz par vēlu. Tam var palīdzēt, ja zinām lauka vēsturi, zinām, kas ir šajos laukos bijušas iepriekšējos gadus, un noteikti gribu pievērst uzmanību tam, kad izvēlamies herbicīdu, ir vēlams izvēlēties tādu, kuru nezāļu ierobežošanas spektrs ir pēc iespējas plašāks. Un šāds noteikti ir arī Cortevas piedāvājums. Jo darbīgā viela Arilex aktīva, kas ir daudzos Cortevas herbicīdu produktos, uzrāda ļoti plašu nezāļu spektru. Produktu, jeb darbīgās vielas pareiza izvēle. Ko mēs ar to panākam? Mēs mazinām pierašanas, jeb rezistences risku. Nākamais no agronomiskām zināšanām ir pareizās devas noteikšana. Patiesībā ir tā, ka tur jau špikers ir priekšā uz etiķetes. Nereti ir viena konkrēta deva, reizēm ir amplitūda no līdz. Viss būtu vienkārši, ja šeit nebūtu jāpadomā reizēm arī par ne tikai vienkārši aktīvi augošām nezālēm, bet par, kā es esmu nodefinējusi, stresa nezālēm. Ko tas nozīmē? Ja ir bijuši stresa apstākļi, un visbiežāk tas ir sausums pavasarī, kad jāveic nezāļu ierobežošana, nereti ir tā, ka streso kultūra augs un streso arī nezāle.
sausos un pat siltos laikos kutikulas kārtiņa ir biezāka, vaska kārta uz lapas ir biezāka. Fizioloģiskie procesi ir lēnāki. Līdz ar to viss smidzinājumus, ko mēs liekam uz lauka, nokļūst lēnāk un varbūt ilgstošākā laika periodā. Nereti ir tā, ka sausumā virszemes daļa nezālē nav liela. Viņa pēc vizuālā izskatās maza, toties sakņu sistēma, meklējot mitrumu, bieži vien ir krietni liela. Un ko tas nozīmē? Vērtējot to, ka nezāles nav lielas, tātad devu es varu izvēlēties ne īpaši lielu. Mēs tikai piebremzējam, bet patiesībā neierobežojam nezāles. Un nākamajā slaidā būs dažas fotogrāfijas, kas ļoti, tipiski šādai situācijai. Un ar to es gribu teikt, ja ir šaubas par devu izvēli, jeb devas pareizu izvēli, tad stresa apstākļos labāk skatīties uz to, lai labāk produkts strādā, nevis uz nezāļu lielumu. Šis gads ļoti skaists lauks, pie tam strādāts ar ļoti labu herbicīdu, bet rudzu puķes cers ļoti iespaidīgs. Ja mēs ieskatāmies tuvāk, centrs patiesībā pēc smidzinājuma ir ierobežots. Bija ilgstošs sausums, sausa augsne, līdz ar to nezāles smidzināšanas brīdī nebija baigi biedējošās. Un cilvēks ļoti prātīgi izdomāja, ierobežoja nezāles ar herbicīdu un pēc tam spēcīgi devu mēslojumu, lai tad tie kvieši, kas arī cieši sausumā, saņemtos. Ko tas nozīmē? Deva ar herbicīdu bija par mazu, sakņu sistēma spēcīga, baroja kultūra augu, pabaroja nezāli. Pamatā lielākais, gandrīz visi pesticīdi un tā skaitā herbicīdi tiek uzklāti uz lauka ar smidzinājumu. Tad smidzinājumā 95% ir ūdens. Un no ūdens kvalitātes ir ļoti, ļoti būtiska produktu efektivitāte. Nākamais - herbicīdu un citu produktu saderība. Pavisam noteikti vairāku darbīgo vielu kombinācija var efektīvāk ierobežot plašāku nezāļu spektru. Un šeit es atkal gribētu ieteikt tomēr pārdomāt herbicīdu izvēli un skatīties uz tādiem, kur oriģināli jau ražotājs ir veidojis produktu no vairākajām darbīgajām vielām. Jo tas nozīmē, ka ne tikai darbīgās vielas savā starpā ir saderīgas, bet arī formulācija, lai viņas tālāk strādātu, ir nostrādāta līdz labākajam efektam. Un tā galvenā doma, ko es gribēju pateikt par vides apstākļiem, ja vides apstākļi būs optimāli augu augšanai, viņi būs arī optimāli herbicīda efektivitātei. Kā novērtēt herbicīda veiktspēju? Pirmām kārtām mēs, protams, skatāmies vizuālās izmaiņas uz nezāļu lapām. Šī griešanās, verpšanās, tur ir dzeltēšana, ir ļoti raksturīga Areleks aktīva darbīgajai vielai. Un kā redzam, gan sākotnēji, gan mazas nezāles, gan arī šīs lielākās nezāles ļoti veiksmīgi spējam ierobežot. Ja herbicīda efektivitāte nav tāda, ko gaidām, sākam uzdot diezgan daudz jautājumus. Vai mēs varam atrast atbildes uz viņiem? Paldies par uzmanību!